Esam atbraukuši uz kempingu, kas ir netālu no Slovenijas pilsētas Bledas. Dabūjām principā pēdējo tādu pusvietiņu uz abiem. Iepriekšējais vakars mums bija grūts un rīts bija grūts. Mēs bijām tādā nepārāk ērtā kempingā un arī bišķi kašķējāmies. Un no rīta lija lietus un bijām atkal iesprostos busiņā un tā, bet tagad jau izskatās, ka visi jūtās labāk un esam gatavi turpināt savu piedzīvojumu. Esam pietuvojušies Triglavu Nacionālajiem parkam un domājam šeit padzīvot ilgāku laiku, 2 vai 3 dienas. Un tad jūs ar Ilis brauks ar motoroleru, mēs ar velosipēdiem vai vienkārši tāpat staigāsimies. Gribas pabūt kādā vietiņā tiešām ilgāk par vienu nakti, jo tā braukāšana un palikšana vienu nakti kaut kur tā ir ļoti, ļoti nogurdinoša. Vienmēr sakot, mēs esam ļoti krutā kempingā. Te ir viss, ko vien var vēlēties un ko vēl nevar vēlēties. Baseins, milzīgi bērnu pilsētiņi, visādas iespējas, ko darīt. Takas gan staigāšanai, takas velo braukšanai, tā kā paliksim šeit uz 2 dienām vismaz. Labrīt! Mums patīk. Mēs gan dabūjām pēdējo zemes pleķīti. Nemarķēto vietu, tā teikt. Iespiedāmies abi divi, bet mums tur pilnībā pietiek. Ir amulīgi un te ir visur asfaltēti celiņi. Bērni vēlē apkārt ar rīčukiem un dirdepiem. Puišiem, mazajiem puišiem futbola laukumiņš. Ir mini-zoo, kur ir kaziņas maziņas, kuras barot. Ir arī iekštelpās kaut kas. Mēs pat visu neesam apskatījuši. 2 baseini, tikai pieaugušiem un tad family fun. Tā kā vakar mēs paspējām izbaudīt baseinu. Es biju uz jogu. Ulda tikmēr bija bērnu laukumiņā. Kaut kas notika ar vienu elektrovelosipēdiem. Iespējams bateriju pārkars. Ričukiem mēs vakar neizbraucām, bet mums pilnībā šeit pietika, ko darīt kempingā. Esmu pamodusies. Pirmā izdarīju savus rīta rutīnas. Aizgāju 7:15 pēc svaigiem krosāniem saviem mīļajiem, pasteigt viņus. Un tagad vēl eju uz otru kempingu galu izmest miskasti, lai man netraucē kadrā, kad es filmēšu, kā es vingrošu rīta rosmi. Un tur ir gaisa balons. Nevar redzēt. Jā, šī ir 2. reize, kad es redzu gaisa balonu. Pirmā reize bija Slovākijā un agri no rīta laikam cilvēki lido gaisā, lai skatītos saulēktu. Šajā apkārtnē ir ļoti daudz taku, kur braukt ar velosipēdu, kalni, ezeri, upe. Ļoti skaista, tāda tīra, dzidra. Esam nepacietības un patīkam satraukumu pilni apskatīt šo apkārtni. Šis ir burtiski blakus Triglavu Nacionālajiem parkam. Mēs nedabūjām vienu kempingu, kas ir iekšā pašā Nacionālajā parkā. Ar to Triglavu Nacionālo parku Slovenijas ir tā, ka, ja gribas turiem braukt, ir jāzina konkrēti datumi, ka tu tur būsi un jābuko, jāsamaksā laikus. Un tad tu esi sev garantējis to vietiņu. Bet tā kā mēs esam ceļotāji, kas plūst, nākamais mūsu galamērķis ir Venēcija. Un šodien mums vēl ir uzdevums sazvanīt Venēcijas kempingu, noskaidrot, vai tur ir vieta. Un, ja nav, tad rezervēt viņu uz priekšu, lai mums tur tiešām ir vieta. Ja es tā saprotu, ka tas kempings tur 2 vai 3 pie Venēcijas netālu no. Un tad no kempinga mēs brauksim ar sabiedrisko. Bet viņi šajā sezonā, protams, arī visi ir pilni un pārpildīti. Jā, mūsu dzīvo mūsu mācījos, bet mums paveicās. Kārtējo reizi es vienkārši brīnos. Beidzot ir pienācis mums rīta rosmes laiks. Kaut kā grūti saņemties šodien, bet tā jau vienmēr ir. Vienmēr ir grūti, vienmēr negribās, bet ir jāsāk un tad jau aiziet. Es neesmu ne par vienu kempingu taicījusi detalizētu apskatu, bet mēs noteikti beigās ar Uldi uztaisīsim tādu novērtējumu un savu rezumē, bet šeit ir tiešām tur ir futbola laukums tajā nožogojumā un laukumiņš, un tur ir family fun baseins un adults only baseins un pump tracks, un šeit bērniem ir tiešām daudz ko darīt. Visu dienu viņi te var ņemties, jā, un tur ir kaziņas, kuras man bērni visu laiku baro ar zāli. Jā, šis tiešām ir tāds kempings, kur 100% bērniem būs ko darīt. Auto pilots. Es nevaru sagaidīt, kad es iešu uzvadīt rapkošanu.
mūsu kempingā ir Kids Craft and Face Painting. Vakar bija jogas, kuras bija šodien ar bērniem. Bet mēs bijām visu dienu tūlīt. Mēs visu dienu bijām prom. Mēs domājām, ka mēs aizbrauksim vienkārši līdz Ledē. Bet nolēmām aizbraukt līdz Bohiņa ezeram. Un tas ir vienā virzienā, laikam braucām kaut kāds 25 km. Un atpakaļ. Tā kā mums gāja jautri, pamērcējām kājas Bohiņa ezerā, bija ļoti skaists ceļš, ļoti skaists skati. Tiešām tāds piedzīvojumiem bagāta diena, visi priecīgi. Un tagad esmu atpakaļ kempingā, Matilda ir uz bērnu radošo darbnīcu. Super! Latviešu meitenes blakus un mēs ejam taisīt biežu zupu. Rīts atkal iesāks ar gaisa balonu, kurš noteikti lidinās, lai virs skaistās ainavas baudītu saulēktu un tagad jau dodas uz nolaišanos. Fantastiski. 6:30 no rīta. Rekur mūsu skaistais, perfektais, dārgais 5 zvaigžņu kempings, no kura mēs šodien dodamies tālāk uz Venēciju. Neko daudz bildēm neesam un video neesam uzfilmējuši šeit pašā kempingā, jo vienkārši visu laiku ir bijis tik daudz ko darīt. Nesanāks tik daudz filmēt un fočēt, kā varbūt būtu gribējies. Bet, tie, kas grib un kam interesē, tiem noteikti paši var braukt un pieredzēt savu pieredzi, jo tāpat jau, lai ko mēs rādītu un stāstītu, katram tā pieredze ir unikāla. Un vēl arī bieži vien ir tā, ka kādam tā vieta ļoti patīk, un kādam citam tur ir bijis pilnīgi pretēji pieredze. Un tas ir normāli, tā vienkārši ir. Līdz ar to visu, ko es stāstu, tā ir tā mūsu pieredze, un tas nav kaut kas garantē jums, ka būs tieši tāpat, jo tur, kur mums nepārāk patīk, varbūt, ka jums patiks, un otrādāk varbūt jums šeit nepatiktu. Bet jā, mēs ļoti izbaudījām šīs 2 diennaktis, jo šeit ar bērniem tik daudz ko darīt, un vakar mēs visu dienu baudījām skatus ar velosipēdiem, un vēl iepazināmies ar latviešiem, satikām latviešus, un vakar bērniem bija tāda bērnu radošā darbnīca, un tur Matilda satika 2 latviešu meitenes, un tik žēl, ka nesatikāmies dienu ātrāk, jo šodien jau mēs dodamies prom, savukārt viņi devās pārgājienā, un vakar vēl līdz vēlam vakaram nopļāpājām. Bija tiešām ļoti forša tāda pieredze un atmiņas. Šodien dosimies tālāk uz Venēciju, un es noteikti ievilkšu savā sarakstā ķeksīti, ka mēs esam sasnieguši Itāliju, kad būsim sasnieguši Itāliju. Protams, ka mums tas galvenais gala mērķis šim braucienam ir Dolomītu, un to lielo trekno ķeksi varēsim ievilkt, kad būsim sasnieguši Dolomītu. Bet pagaidām, ja mēs tiksim līdz Venēcijai, tas jau būs liels milestone mūsu braucienam. Paldies jums liels par visām ziņām un komentāriem un iesaisti. Es visu lasu, gan par skaņu, gan par to, ka kādam tas šķiet garlaicīgi. That's fine. Mums nav garlaicīgi, ne brīdi. Ticiet man. Arī ņēmu vērā to, ka nepieciešams busiņa apskats un parādīt, kā mēs guļam, ka mēs noteikti ar Uldi kaut kad izdarīsim un iepublicēsim. Es vēl gribēju pateikt to, ka tik cik man sanāk, es vēl lieku storijas Instagramā un arī kādu ierakstu. Es mēģinu tādas dienas storijas mazliet atšķirīgāks no šīs runājošās galvas vloga. Droši arī Instagramā var pieskot gan mana Nūdam atklāt kaut kādas tehniskās tēmas vairāk un viņa humors un auto tēma. Paldies jums un jāsveicien no skaistās brīnišķīgās Slovenijas. Mums ļoti patīk. Mēs noteikti šeit brauksim vēl kādreiz. Šeit ir tik daudz ko redzēt. Mēs noteikti gribam ieplānot tādu pamatīgu un Triglavu Nacionālā parka apmeklējumu. Tad, kad mēs visi būsim pilnvērtīgi staigātāji un varēsim haikot. Braukt ar riteņiem un haikot. Tas viss mums ļoti patīk. Ir prieks par to, ka šeit ir silti, te pašā laikā ir koki, ir svaigums, ir tīrs un ir sakopts, un cilvēki ir laipni. Man šķiet, tā ir tāda unikāla kombinācija. Es zināju iepriekš to, ka daudziem Slovenija šķiet pērle, bet es pats nebiju bijis. Mēs mūsu visa ģimene, mēs šeit esam pirmo reizi Slovenijā. Ļoti mums patīk, mēs noteikti šeit atgriezīsimies.